Runāsim par darījumu slēgšanu. Es jums pastāstīšu, kā mazināt riskus, kam pievērst uzmanību. Esmu jurista 15 gadu pieredzi, ikdienā redzu, kādas ir kļūdas. Tātad pirmais, kam pievēršat uzmanību, ar ko jūs šo darījumu slēdzat. Ja tā ir juridiskā persona, vai šis pārstāvs ir pilnvarots šādu darījumu līgumu parakstīt un tādus apsolījumus jums sniegt. Nākošais, vai nav izsludināta maksātnespēja, vai ir samaksāta nodokļu valstī, vai iesniegti gada pārskati, un varbūt ir arī pieejams atsauksmes par šīm personām. Tātad veicam rūpīgu savu darījumu partnera izpēti, un nākošais solis ir jau, protams, noformulēt un vienoties par skaidriem darījuma noteikumiem. Tātad darījuma priekšmets, ja, vai viņš ir skaidri aprakstīts, identificējams, vai darījuma šīta izpilde ir skaidri aprakstīta no paša sākuma līdz beigām, līdz apmaksai, kādi ir šie apmaksas nosacījumi, lai saistības izpildi varētu pastiprināt, var arī iekļaut papildus saistību pastiprinošus līdzekļus. Tāpēc esam uzmanīgi, lasam cauri un loģiski domājam līdzi, vai šādu darījumu varēs izpildīt. Un arī šie pieņemšanas nodošanas akti, sekojat līdzi, ko jūs parakstat, kādus apliecinājumus jūs sniedzat, jo tam visam ir juridiskas sekas. Un reizēm pat gadās tā, ka tev šķiet, ka tu darījumu esi izpildījis, piemēram, nodevusi atpakaļ nomā lietoto mašīnu, bet beigās pēc pāris mēnešiem tiek atsūtīti dažādi parāda pieprasījumi, piedziņas par iepriekš nefiksētām, neskaidrām lietām, un, protams, tad veidojās strīdi, kašķi. Tāpēc esam uzmanīgi, un ja jums ir šaubas un neesat pārliecināti, lūdzu sazinieties ar profesionālu, pajautājiet padomu. Es strādāju gan ar juridiskām, gan fiziskām personām. Manā darba pieredzē ir bijusi arī sarežģītu un nopietnu darījumu, arī sastādīšana, slēgšana, kas ir bijusi arī ar miljonu vērtiem darījumiem. Līdz ar to man pa spēkam ir dažādi satura līgumu, gan izpēta, gan sagatavošana. Tīpaši, ja tas saistīts ar būvniecību, arī ar nekustamo īpašumu darījumiem. Tāpēc uzjautā man, es domāju, ka es tev noteikti varēšu palīdzēt, un lai jums ir veiksmīga diena un izdevušies darījumi.